Lūk, un skaits vairāk Latvijas klātcienībai uzvaram iemetienā. Latvijas mēģina nostāties čepa aizsardzības zonā, kontrolējam ripu, jā, labi, ļoti labi. Tagad piespēle Pujecam, Pujiņš darīs, viņš piespēlē un čeks pārtver ripu un jau izraida ārā to no savas zonu. Pie ripas jau tagad ir Saiskis, adresē piespēle Pujecam, Pujiec, ko viņš darīs? Ko viņš dara? Meklē partnerus? Nē, viņš studo pats. Piespēlē Nižvijiem, Nižvijs ar ripu, Nižvijs dodas iekšā zonā, partneri tam steidz palīgā, nē. Kas notiek, viņi nespēj sadalīt ripu un Čehi jau tagad 2-1 uzbrukumā, pretuzbrukums. 2-1, piespēlē un diemžēl vārti, cienījamies jādien, diemžēl vārti, mēs Saiskis ir bezpēcīgs šajā situācijā, diemžēl. Bet spēle turpinās, Bruks uz iemetienā, tīnamies pie borta, Čehi. Bīstams moments un Saiskis glāb mūsu izlases vārds un atstāja benšā vienkārši Klepišs. Un tāpatās tagad Čehi turpin uzbrukumu, pietur ripu aiz vārtiem. Mums jāatņem ripu. Nu, un kas notiek? To mēs atņemam ripu un tagad dodamies uzbrukumā. Nē, atkal nekas neizdodas, bet tomēr ripu paliek pie mums. Ripu Daugaviņš piespēlē Spruktam, Sprukts metiens un vārtu Stabiņš, cienījamies, vārtu Stabiņš. Mazliet pietrūka veiksmes Jankam pietrūka veiksmes, tagad jau ripu atkal Soča piespēlē Kulda ar ripu, Kulda slīdo. Iedarēta ripu pretinieku zonā, tur jau steidzās pakaļ mūsu spēlē partneri. Ripu Saulietis piespēlē Pečura vārti! Lielisks metiens Pečuram! Un varam apsveikt viņu ar pirmajiem vārtiem Latvijas izlases sastāvā. Bet kas tad teikt, ka mums atkal rāda Spruktu metienu, neskapēc. Jā. Un mēs redzam, viņš trāpīja pa vārtu Stabiņu, neprecīzi. Tā jau rezultāts būtu jau šobrīd 2-2, jā. Nu, bet nepaizdās Jankam šajā metienā, bet mēs varam apsveikt Pečuru ar ļoti izdevušos, ļoti spēcīgu plaukstas metienu tālajā stūrī, kā mēs redzam. Varam apsveikt viņu.